Labs vakars! Es esmu tas, kas es esmu. Un šodien, 2025. gada 4. marta dienā, es ar pilnu atbildību paziņoju, ka Meldere Kristīne, kas ir komercpersona un ierakstīta komercreģistrā, ir saņēmusi 3 dažāda veida aicinājumus atbildēt uz jautājumiem un sniegt paskaidrojumus un uzrādīt pilnvaras, uz kā pamata viņa tad darbojās šitā zvērinātā. Tātad 2025. gada janvārī Meldere Kristīne slepus ir mainījusi, piekļuvusi maniem klienta datiem, lauku atbalsta dienesta klienta datiem. Protams, tas notika ne bez lauku atbalsta dienesta līdzdalības, jā. Tātad, balstoties uz slēptu līgumu, Kristīne Meldere tātad nav spējusi atbildēt ne uz vienu uzdoto jautājumu, ne e-pastā, ne uz publisko vēstījumu, ne uz rakstiskā veidā saņemto vēstuli, ierakstītu pasta sūtījumu. Līdz ar to Meldere Kristīne kopā ar lauku atbalsta dienesta darbiniekiem un tieši atbildīgo personu Grunduli Andri ir pilnībā sevi diskreditējuši, zaudējuši jebkādu cieņu un godu. Un es izsaku augstākā mēra neusticību šīm personām. Šīs personas nodarbojas ar parastu zakšanu. Tātad Meldere Kristīne nav spējusi atbildēt ne uz vienu uzdoto jautājumu, nav spējusi uzrādīt pilnvaras. Viņa darbojas slepus, balstoties uz slēptiem līgumiem, un lauku atbalsta dienests līdzdarbojas šajā kriminālajā schēmā. Esmu vērsusies arī pie datu valsts inspekcijas un saņēmusi atbildi, kur ir skaidri rakstīts, ka norādām, ka bankas konta informāciju lietotāja kontā ir tiesības mainīt tikai tam, kam šis lietotāja konts pieder, jeb man, sievietei Ilgai. Tāpat pēc lauku atbalsta dienesta publicētās informācijas, protams, ka informāciju par pamatkontiem un papildu kontiem var labot tikai pati konta īpašniece. Meldere Kristīne, jūs neesat lauku atbalsta dienesta konta īpašniece, un jums nav tiesību piekļūt maniem konta datiem, mainīt tos un saņemt naudu par mana vecvectēva zemi. Tātad zagle, Meldere Kristīne, ir pie krimināla atbildības saucama persona kopā ar Grunduli Andri pār notikušo zādzību. Es vēlreiz paziņoju, ka es gribu saņemt atpakaļ nozagto naudu. Nekādu nedevu atļauju darboties ar maniem datiem, klienta datiem, svešām personām. Tātad, ja lauku atbalsta dienests un Meldere Kristīne neatgriezīs nozagtos līdzekļus, tad administratīvā tiesa jūs gaida, mīļie. Jūs salašņas vairs nezagsiet cilvēkiem iztikas līdzekļus un ūdeni. Tāpēc es par notikušo paziņoju arī Eiropas Savienības institūcijām, jo patvaļa, kas dotajā brīdī notiek Latvijas Republikā, nav normāla. Ofisos sēdošās salašņas, jeb
negodprātīgās personas. Ja? Tas ir literārs vārds. Nodarbojas ar zakšanu. Visādām metodēm. Un tas ir jāapstādina. Zagļiem ir vieta cietumā. Meldere Kristīne. Zagļiem zagļu liktenis. Zagļiem zagļu liktenis. Zagļiem zagļu liktenis. Meldere Kristīne. Tā tam būs būt. Un jūs nedomājat, ka ja jums cenāk tiks veikā no cilvēku likumiem, tas nenozīmē, ka Dievs to visu neredz. Kosmiskie likumi, viņi ir vienmēr bijuši spēkā, un nevienai varai, nevienai salašņai nav dots viņus atcelt. Nebrīnaties, ofisos sēdošie, ka jums ir nelaimīgas ģimenes, ka jums ir vēži, ka jums ar veselību nav viss kārtībā. Nebrīnaties. Kosmiskie likumi, viņi tā strādā. Un jūs samaksāsiet par nodarīto postu, kaitējumu, zakšanu savādākā veidā, ja nebūs atgriezta nauda. Lai notiek Dieva prāts ar jums!